Sveicināti Latvijas čigāni, Latvijā un ārzemēs. Latvietis čigāns. Jā, tāds savienojums radās izsecinot, ka mēs čigāni cilvēki, neatkarīgi, kur mēs dzīvojam, mēs esam latvieši, iekavās čigāni. Lai gan ģenētiski un vēsturiski mēs esam saistīti ar Indiju, tomēr 500 gadu laikā mēs esam asimilējušies, akulturizējušies, pieskaņojušies latviskai videi. Mūsos ir ļoti daudzas pazīmes latviskās dzīves ziņas, politiskā, sociālā, ekonomiskā izglītības ietekme. Mūsos ir ļoti daudz latviskuma. Ja romi cilvēki saka, ka viņš nav latvietis, tā ir mazliet absurda situācija. Bet par cik čigāni cilvēki ir mazākumtautība, etniskā minoritāte un ļoti ilgas vēstures ietekmes rezultātā čigāni cilvēki ir saglabājuši savu tumsnējību, citu ādas krāsu, melnīksnējumu, valodu, tradīcijas, un tas nav arī nekādā veidā pārtaisījis čigāns cilvēks uzvedībā un domāšanas veidā, un arī neskatoties uz daudzām integrācijas notikumiem un pasākumiem, tas nav arī pārtaisījis čigāns cilvēks. Un čigānu cilvēkiem nav reāli fiziska ģeogrāfiskas valstis. Tam ir objektīvs pamats uzskatīt, ka čigānu cilvēkiem ir īpašs status un privilēģija šī te etnopsiholoģiskā, etnosocioloģiskā unikalitāte ne tikai ar tiesībām būt, bet viņiem ir tiesības turpināt dzīvot, eksistēt Latvijas valstī ar savu etnisko piederību, un nav svarīgi arī ādas krāsa šobrīd, vai tu esi gaiši tonēts cilvēks, vai tu esi blonds, vai tu esi tumsnējs, vai tu esi melnīksnējs. Ja tu sevi uzskati, ka tu esi čigāniem piederīgs, ja tu esi čigānu tautai cienījams, un tu jūties kā čigāns, tu esi čigāns. Tātad tev ir jāpozicionē, ka tu esi Roma, ka tu esi čigāns, pieder čigānu tautai.